Turpinām mūsu aizsākto sarunu par algotu darbu. Miljoniem cilvēku pieredze runā par to, ka algots darbs ir bezperspektīvs stāsts. Tad kāpēc no jauna cilvēki spēlē šo spēli, meklē savu algotu darbu, cenšoties izskatīt sev kaut kādu perspektīvu, ieraudzīt sev tās trepes, kas aizvedīs viņus pie bagātības, laimes un visu viņu plānu realizācijas. Un klausoties šo, tu domā, ka tas nav par tevi. Jo tu tā kā esi pārliecināts, ka tu esi pavisam cits. Tu taču esi īpašs un tev ir liela misija. No kurienes tev šādas domas, ka laimīgais fināls ir neizbēgams? Atbilde ir acīm redzama. Atkal paldies pasakām. Iepriekšējos video mēs par to jau runājām. Ticība tam, ka brīnumi notiks, vajag tikai pagaidīt. Tu taču jau esi pieaudzis un joprojām tici pasakām, ka kaut kāda zelta ziltiņa, kaut kāda varde kaut ko tev atnesīs. Un ja tu esi tāds pasaku fantazētājs, tad kas es tāda esmu, lai tevi no tā atrunātu? Tikai pēc tam noteikti dod zināt, ka tev izdevās. Rādīsim tev kā piemēru citiem fantazētājiem. Tikai tas nekad nenotiks. Tu nekad neesi aizdomājies, kāpēc ir izdomātas pasakas un kāpēc tas ir palaistas tautā? Padomā pats, kam tas ir izdevīgi, lai tauta būtu neaktīva un vienkārši gaidītu brīnumus. Tu sāc iebraukt? Ja tas ir tā, tad es tevi apsveicu. Bet ja tu esi pilnībā pārliecināts, ka tu pats visu sasniegsi ar algotu darbu, ka tas tevi aizvedīs pie gaišās nākotnes, tad atceries mūsu formulu. Pat ja tu domā, ka ceļoties pa karjeras trepēm tava alga palielināsies, tad paskaties uz tiem, kuri jau ir priekšnieka amatos. Cik daudz darba pienākumu viņiem ir nākuši klāt. Apmēram kā tam zirgam, kurš kolhozā strādāja par visiem labāk, bet tā arī par priekšsēdētāju nekļuva. Tāda ir dzīve, un tajā ir savi paradoksi. Un galvenais no tiem ir, ka visi saimnieki grib, lai viņu darbs tiktu izdarīts kvalitatīvi, bet maksāt par to viņiem nāktos mazāk. Tā, lai apmierinātu tavas bāzes vajadzības. Un nesteidzies lamāt priekšniekus. Esot viņu vietā, tu darītu tieši tāpat. Biznes taču viņi neuzsāk dēļ tevis, bet priekš sevis. Un priekš viņa algot strādnieks ir detaļa lielajā mehānismā. Bet to, kas meklē darbu, ir daudzi. Tā kā šī tēma ir plaša, tad es vēl paturpināšu par šo tēmu nākamajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu to garām.